Slavēts Jēzus Kristus! Klāt Katoļu baznīcas vēstneša 2. septembra numurs, un šajā numurā varēsim lasīt Latvijā. Atzīmē Marijāņu kongregācijas Latvijā 90 gadu jubileju. Māsa Marija Tabita Jā Dievam Jelgavas katedrālē. Visvētākās jaunās Marijas dzimšanas dienas dienā dāvana katolis.lv lasītājiem. Betānijas dominikāņu māsu misijas punkts Aglonā. Pāvests runā. Svētais Tēvs piemin Albānijas mocekļus. Pāvests tiekas ar Latvijas Republikas prezidentu. Baznīca pasaulē. Kas piedalīsies 3. ārkārtas bīskapa sinodē? Islamisti nogalinājuši lielu skaitu katoļu. Sāk izvērtēt Francijā notikušā svētīgā Populuško brīnumu. Recenzija. Mārjama no Bētlemes mazā arābiete. Iespēja kļūsti par 50. latvieti, kas saņem kādu stipendiju. Liecinieks par svētīgo izsludina Opus Dei dibinātāju pēcteci Alvaro del Portillo. Intervija. Bīskapa Cakulas čembotais ceļš uz priesterību. Pārdomām. Labie konflikti. Lasītājs jautā par neīstajiem rožakroņiem. Bērniem. Grūtais darbiņš. Aktuāli. Lūgšana nodomi kampaņā 40 dienas dzīvībai. Sludinājumi. Svētdien 12. oktobrī svētā mise cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā. Alfakurs sāksies 8. oktobrī. Svētdien 25. oktobrī tikšanās ar šķirtajiem. No 1. oktobra sāksies preses izdevuma abonēšana 2015. gadam. Abonē Katoļu baznīcas vēstnesi 2015. gadam un 1.20. dāvanā saņems jauno gada grāmatu Katoļu kalendārs. Māsas kalpones ielūdz uz Labā Gana svētdienas skolu ar 4. oktobri. Pagaidām viss līdz nākamajam numuram.